ļoti patīk šī grāmata Nazis, ko neatlaist. Un man viņa patīk tādēļ, ka viņa tev no pirmās lapus viņa tev tā kā piekaļ, tev ir jālasa tālāk. Jo tu saproti, ka vienam puikam drīz būs 14. dzimšanas diena, un viņš ir tādā ļoti dīvainā pilsētiņā izrādās pavisam citu planētu, kur visas sievietes ir izmirušas. Un vīriešiem arī ir tāda kaita. Viņi nevar noslēpt savas domas, tāpēc, ka viņas tās domas ir skaļas. Vienalga, ko tu domā, to dzird. Un tas kļūst par lielu troksni. Piemēram, rakstnieks to troksni šādā veidā uzzīmē. Ja, tas ir tas troksnis, kas ir visapkārt. Iedomājieties, ja jūs varētu dzirdēt visu savu līdzgaitnieku domas. Un puika tā kā gatavojas šai mistiskai lietai, kas notiks viņa dzimšanas dienā, un viņš klejo pa mežu, un pēkšņi viņš redz kaut ko pavisam briesmīgi. Tas ir cilvēks, kas ir kluss, un, protams, ka tā ir meitene. Un ar to pirmajās nodaļās jau nevar vairs atrauties no grāmatas, kas notiek tālāk. Faktiski tas, ko Nes dara, viņš paņem it kā visus mūsu pieņēmumus par to, kā pasaule veidojās. Un viņš paņem tā kā džudžitsu, austrumu cīņas mākslas speciālists un pārmet visus mugurus. Un jums visu laiku tā kā jāsaprot, kas tad tagad varētu notikt un kā būs tālāk. Un tiešām nevar uzminēt, ko autors jums tālāk piedāvā.